viss ir ar mieru pacelt rokas, ka mēs atklājam to sēdi. Pēc tāda darba kārtības, kāda ir izsūtīta. Paldies. Tā, šitie te no 40. izsūtīti ir tikai... Jā. Vai jūs esat ar mieru, ka mēs arī tos iekļaujam šodien skatāmā darba kārtībā? Varam? Jā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nu, tad ķeramies pie darba, jā. Mīļie kolēģi, tur stāv rakstīts, ka nav skatīts komitejās, jā, bet ir uzaicināts un labprāt ieradies. Vai mēs varam palūgt juristam kādu skaidrojumu, kāda tā mūsu pozīcija? Jā, 2016. gada 10. martā tika saņemts iesniegums, kas tika izsūtīts arī visiem deputātiem, kurā iesniedzējs apstrīd par pretiesisku nodokļu paziņojumu 2016. gadā un vienlaicīgi arī prasa morālo kaitējumu par šo pretiesiskā administratīvā aktu izdošanu 3000 eiro apmērā. Atbilstoši administratīvā procesa likumam un likumam par nekustamo īpašumu nodokli, domas priekšsēdētāja kompetencē ir izskatīt šo administratīvo aktu pārsūdzību par īpašuma nodokli, bet atbilstoši, kā es teicu, administratīvā procesa likumam un atlīdzības likumam par šo morālo kaitējumu kompetenci domē. Tātad deputātiem ir jāpieņem lēmums. Uz šo brīdi priekšsēdētājs ir pieņēmis lēmumu motivētu, kas ir izsūtīts arī to, ka nekustamā īpašuma nodokļu paziņojums 16. gadām par nekustamo īpašumu tā ir likumīgs un pamatots. Tātad viņš ir atstāts spēkā. Pagājušā nedēļā ir saņemta administratīvās tiesas ierosināt lietu, kur pārsūdzējis administratīvā tiesā šo priekšsēdētāja lēmumu, bet saskaņā ar procesa likumu mums arī uz šo brīdi lēmums nav atcelts, nav atzīts šis administratīvais akts par pretiesisku, ir jāizskata šis morālā kaitējuma atlīdzinājums. Ņemot vērā to, ka doma neatzīst un arī nav šādu pierādījumu, ka šis administratīvais akts, kas ir pārsūdzēts, ir nelikumīgs, atzīts par spēkā nesošu. Tātad lēmuma projekts ir gatavots par to, ka šis arī nav tiesības uz šo morālo kaitējumu. Lēmuma projektā arī norādīt normatīvi akti. Un tātad sagatavotais lēmuma projekts ir mobilās deputātu izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai. Saskaņā ar to, ka projekts ir nelabvēlīgs. Administratīvā procesa likums paredz uzklausīt arī iesniedzēju, viņu viedokli, varbūt viņi kādu papildus paskaidrojumu. Labi, nu, kā jūs to skaidrojat? Nē, es domāju, ka šodien deputātīgi būtu tajā, jūs vēl pareizi pateikt, ja jūs piedaut kursus noprēmēt to manu dokumentu, jā, tad arī prasību bija zūd jēga. Pateic, jā. Es esmu vērsies tiesā, ja tiesa atzīst šo dokumentu par nelikumīgu, tā ir skaitā arī, ja mani zemes dokumenti, kas ir pamatā rakstīts un arī uz kurus atsaucos, jā. Ja tie tiks atzīt par viltotiem, uz ko varbūt tas vēl, bet neizdosies pret man saprecēt kriminālu procesu pieaugums, tad skatīsiet pa morālo kaitējumu. Ja, teiksim, tiesa atzīs visu to par jūsu lēmumu par nelikumīgu. Tad skatīsiet pa morālo kaitējumu. Nu labi, paldies, jā. Katram savus viedokļus ir izskaidrots, mums atliek tikai balsot. Nu, es varbūt gribētu izteikties. Man jautājums ir juristiem. Iesniegums ir pārsūtīts uz varam? Jā, ir pārsūtīts. Kaut kāda atbildi no varam arī? Nē, viņiem jau tikai jāatbild, viņi mums neatbild uz šiem iesniegumiem. Mēs visus šos iesniegumus, kuros ir morālais kaitējums, nosūtām. Un arī šis konkrēti ir nosūtīts pēc saņemšanas. Kad viņš ir nosūtīts? Tad precīzi paskatīsim. 10. martā ir saņēmts, es domāju, ka marta mēnesī viņš jau ir tūlīt nosūtīts, jo pēc tam jau arī 8. aprīlī es lūdzu precizēt, ko sastāv
tādu un kāds kaitējums ar šo aktu ir nodarīts, jā, bet, mēs saņēmām šo iesniegumu, arī šis ir pēc tam izskatīts. Īstenībā diezgan traki ir tas, ka tas jautājums nav skatīts komitejās, tad viņš būtu, tā kā domas sēdes mums parasti tik ātri paiet, ka nevar paspēt ne uzdot jautājumus, ne arī sagaidīt atbildes bieži vien. Tāpēc būtu bijis labāk, ja viņi varētu izdiskutēt komitejā. Tas ir uz atpakaļ, ko mēs priekš varam darīt, kādu tev priekšlikumu. Priekš mēs varētu viņus skatīt tomēr komitejās, un tad arī aicināt iesniedzējus, lai iesniedzēji atnāk, izstāst šīs te lietas, Labi, tāds priekšlikums. Kāda vēl ir priekšlikums? Es arī tāds jautājums, pie Gunas noteikti. Tagad es saprotu, pēc tā, ko Guna teica, saprotu, tad, ja tiesa, es saprotu, ka to mēs pārsūti tiesā iesniedz, kas notiek, mēs šodien pieņemam šādu lēmumu, tā kā ir projektā, un tiesa, teiksim, lēma par to, kad, ir šis morālais kaitējums, pieļausim. Tiesa lēms par morālais kaitējums, reāli vienlaicīgi, un šeit ir tā nesakārtotība, ka nav viena kompetence. Ja par šo nekustamā īpašumu paziņojumu piekristu domas skatīšanai, mums ir pretruns starp nekustamā īpašuma nodokļu likumu un šo aplīdzības likumu. Ja viņš vienlaicīgi, kad mēs vienlaicīgi skatām iesniegumu par pretiesisku administratīvu aktu atcelšanu, kāds ir šis, un vienlaicīgi arī skatām šo morālo kaitējumu. Bet šobrīd sanāk situācija, ka citai amatpersonai ir jāskat jautājums par atzīšanu vai neatzīšanu šīs administratīva akta, un domai ir jālem par šo. Šobrīd, kad doma lēma savu jautājumu, nav neviens atziņš šo pretiesas rīku. Ir nekustamā īpašuma nodokļu paziņojums, kurš ir administratīvs akts, kurš ir izdots saskaņā ar likumu, un viņš ir spēkā. Un līdz ar to, ar šādu likumīgu, kā šobrīd mēs uzskatām administratīvu aktu, nav aizskats. Viennozīmīgi pagājušajā gadā bija šāda paša situācija, kad arī viņas administratīvā tiesa abas lietas izskata vienlaicīgi, apvieno vienā tiesvedībā. Jo prasīt morālo kaitējumu var vienlaicīgi ar aktu apstrīdēšanu, vai arī pēc tam, kad iziet visas instances un prasīt pēc tam šo morālo kaitējumu, ja ir minēts, kā var teikt tā. Izvēlējas vienlaicīgi. Administratīvā tiesa lems tātad šis lēmums tiesības pārsūdzēt, un viņi lemjot ar šo aktu apstrīdēšanas jautājumu, skatīs arī morālo kaitējumu. Ja viņi atzīst, ka domas paziņojums par nodokli ir nelikumīgs, tad viņi arī lems jautājumu par šo. Mums likuma ierobežojums laika termiņi ir tādi, ka mums šobrīd mēs šo jautājumu nevaram atlikt un nevaram gaidīt. Mēs pagājušā domas sēdē, cik ir 10. mārts, mēs jau pagājušās domas pēc papildus iesniegumu saņemšanu 8. aprīlī tika saņemts, pēc tam saņemts. 28. aprīlī tika saņemts, tas jau bija pagājušo domas sēdē, tika sagatavots. Labi, mīļie kolēģi, vēl kāds grib izteikties? Es tad gribētu precizēt, varbūt pie to jautājumu. Jūs jau esat iesniedzis, to administratīvajā tiesā pārstāvjos esiet, Process iet šobrīd, un ir arī zināms, kad izskatīs to lietu? Nemācīt konkrēti pateikt, vai ne? Bet vienkārši es nesaprotu, par ko doma ierosināja šo administratīvo lietu, jo nav jau pamats to morālo kompensāciju prasīt, jo Piedalkungs norādījumā prasīja, vai ne? Un es vērsos tiesā un tiesa, lai skatās, vai Piedalkungam ir taisnība vai nav taisnība, ne? Kāda lieta skatīs, es nemāku pateikt, un es varu pateikt tikai to arī, ka šī lieta noteikti ir saistīta ar to lietu, kuri ierosināti par to, par atbildes nesniegšanu, kur esmu sudēt daudz jautājumus, jo diemžēl jūs Gromijas novada nevarat atbildēt par tiem jautājumiem, par ko jūs paši esat lēmuši. Tas ir dažāds aizdomas. Man personīgi, par to ierosināt lieta. Jūs juristi zina, ka šī lieta ir iesniegt blakus sūdzības, šī par šo atbildes nesniegšanu lieta ir augstākā tiesā, daļa blakus sūdzību un blakus sūdzību vēl ir arī administratīvā apbaltiesā.
Tagad tur notiek procesāla darbības, kas saistīts arī ar šīm atbildes nesniegšanām pēc būtības, jo tur ir uzdot konkrēti jautājumi, kāpēc jūs deputāti esat darījuši tā, ne savādāk, un principā šī lieta konkrēti būs saistīts arī ar tām lietām. Nu labi, bet šodien mums ir jālēm par to zemes jautājumu, Nu, redz, te jau tas ir, kad ja mēs būtu skatījuši viņu kādā komitejā to jautājumu, tad es pieļauju, ka juristi būtu ziņojuši par šitām daudzajām lietām, un mēs jau par to, kā deputāti, neko nezinām, to es grūti tagad ir saprast kaut ko. Cik tad mums ir galvā lietas, kurās mēs esam konkrēti kā atbildētāji prasībumā? Tāpēc 2015. gadā apstrīdē 2015. gada administratīvo aktu nekustamā īpašuma nodokļu paziņojumu, arī vienlaicīgi prasot morālo kaitējumu. Lieta tika skatīta pirmās instances tiesā, prasība tika noraidīta, šobrīd ir apelācijas instancē, šodien saņēma paziņojumu, kāds sastāvs ir tiesas sastāvā. Tad ir administratīvā tiesā ierosināta daļēji par iepriekšējo iesniegumu, ko mēs skatījām, kas deputātiem bija izsūtīti visi, kuri rakstīja atbildes paši arī, attiecīgā uz šiem 16 uzdotajiem jautājumiem. Administratīvā tiesa ierosināja par 2 jautājumiem, par trokšņu rēķināšanu, nesošām celtnēm un par informācijas nesniegšanu par 2009. gada iesniegtiem iesniegumiem. Bet lieta ir, tā tiesa atteica pieņemt par pārējiem visiem jautājumiem, kur tika izteikti apvainojumi domas priekšsēdētājiem, juristam, Ekšteina kungam. Tajā daļā netika pieņemts, mums ir pārsūdzējis blakus sūdzību iesniegts. Lieta šobrīd neatrodas Liepājas tiesas namā, bet gan apgabala tiesā sakarā ar iesniegto blakus sūdzību. Un šobrīd ir saņemts iesniegums, ka ir pārsūdzēts šis 8. aprīļa priekšsēdētāja lēmums par atstāšanu nodokļu paziņojumu 2016. gadam spēkā. Tāda ir informācijas bāze. Jā, šobrīd ir 3%. Nostāstīt to savu viedokli. Un katra lieta ir par savu jautājumu, jā, katrs viņš ir, jā, tātad nav šie spriedumi stājušies spēkā un šāda situācija. Bet process ir jāievēro, administratīvais akts ir jāpieņem mēnešu laikā un iesniegumu saņemšanas. Ja šodien neuztur savu iesniegumu par morālā kaitējumu piedzīvumus, tad viņam arī tas ir jāpasaka, un tad mēs varam vispār šo jautājumu atcelt uz izskatīšanas, bet viņš jau šādi nesastījās. Viņi paskaidroja, mēs šodien saprotu, ka viņš tā kā neuztur, bet kāds. Bet 10. marta iesniegums skaidrs ir rakstīts, lūdzu atlīdzināt zaudējumus, 73,000 apmēram. Papīroja. Tad precīzi arī noformulēt, kā tad ir. Mēs visi saņēmām taču vēstuli, mēs taču visi esam šīs vēstules saņēmuši. Katrs ir iepazinies ar to. Bet savu saprašanas atbildējis. Tāda. Un šodien arī, kāda mēs, cik katrs esam gatavi, tik mēs balsojam, kas ir iedziļinājies jautājumā. Tad kurš ir par to kā projektā? Paldies. Pret? Pacējam rokas, jā. Vēlreiz Iveta skaita. Labi, paldies. Pret? Nav? Atturās. 3 atturās. Ceņā. Labi, paldies. Nav jau jāiet prom. Labi, jā. Paldies, kolēģi. Tā, pienākošā jautājuma par nekustamā. Ko mēs tagad diskutējam? Man liekas, ka mēs nolēmam. Juristi savā starpā. Ir tāda cerība, ka jūs vairs nesatiksieties pēc domas sēdes. Redzēšanos. Vai jūs paspēsiet, jo par šo vairs nav ko runāt. Tur ir nobalsots un par tiem nākošiem, tad mēs redzēsim, ko vajag atkal, jā. Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma piešķiršana. Vai tur ir kādi jautājumi vai komentāri? Visi skaidrs no rakstītā, ja? Labi, tad varam balsot. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Tā, par neapstrādoto lauksaimniecības zemi. 3. Ir jautājumi? Komiteja noskatīs.
Ja jautājumu nav, tad jau arī loģiski komentāri nekādi nevajadzīgi. Kas par? Paldies vienbalsīgi par zemes nomu. Ir jautājumi? Nav. Nevajag nekāds komentārs, jā? Paldies vienbalsīgi. 5. Nu, tur ar laikam mēs neko vairs nepielikt un neatņemsim, jā? Mēs esam gatavi balsot, ja vajag diskutēt. Kas par? Paldies, tad kā projektā 6 pirkuma līguma objektu ķīlas laušana. Ko? A kas tā? Viņi nevar nopirkt? Viņi nevar nopirkt to? Tas... Jā, kad turpinās nomāts, jā? Ne, nu viņi tā kā gribēja, saprot, to dzīvāru. Nu, pirkt pa priekšu un tad pārdot. Viņa jau ir nopirkus tas? Nu, ja nav nopirks, tad arī viņš nevar cilvēku pārdot. Nu, tad kā projektā, jā? Ja ir kāda cita priekšlikuma. Man liekas, ka nav variantu. Nu, jau viņš nevar nopirkt, tad viņš nevar pārdot. Cik viņi tur bija samaksājuši tās summas? Kā tur bija? 1008. 2000, parādāja. Atlikusi nesamaksātāja 5199, jā? 1288. Izpildījuma maksa, atlikusi nesamaksātāja 5, tad viņi ir kaut kur virs 2000 samaksājis, ja tā viņš ir. Nu, tas cilvēks atcīm redzot nevar samaksāt, jā? Tā, kad mēs viņai tik atmaksājam, vai pēc skaita, pēc pirkuma līguma, jo pirkuma līgums nav redzēts, ne pamatā sēdē. Nē, tur ir rakstīts, ka noteikts, ka vispār pirkuma līgums ir pienākums izpildīt apsolīt. Jā, nekur jau nav, tas pēc civilīguma tiek sagatavots, tur jau nav paredzēta atkāpšanās tiesības pirkuma līguma. Nu, šeit ir tas mūsu vienojās. Jā, bet mūsējos līgumos nav, tur ir reāli parastais pirkuma līgums, kad viņi apmaksas samaksāt, jā, un tad mēs skatāmies pēc civila līguma, jā. Šis ir tātad vai labs gribas, vai mēs esam mieru šo atcelt, jā. Pēc likuma varētu arī neatcelt. Nē, nu varētu arī, jo var prasīt piespiedu izpildu, bet viņi nav prasījis iemaksāt to summu atmaksāt. Nē, šobrīd iesniegums ir tikai lūdzu. Šobrīd nav prasījis, jā. Viņa pati raksta, ka viņi negrib vairāk. Jā, viņi jau saprot, kā arī bija sameklējis, jo viņi ļoti grūti sameklējām, arī bija sameklējis, viņi ir uzrakstījis iesniegumu, ka viņi nav, jo viņai nav līdzekļu, par ko izpirkt. Tur ir saistība ar to, ka viņi tālāk pārdos tās ēkas. Nu tā, nu tā būtu ja viņas manta, tad dara, ko grib, bet šodien jau viņa vēl nav viņas. Tā manta nav viņas. Viņai, nu zeme nē, bet zeme arī, nu izpildu pirkums, māja ir viņas. Ēka ir viņas. Bet viņas kā jau tālāk ir pārdevusi. Bet formāli tas nekur nav reģistrēts. Un kas notiek, ja mēs atliekam, mīļie kolēģi, vai nu to dabūt šurp, kas viņai pa apstākļiem, jo cits jau nevar, bet cits jau arī nevar nopirkt to zemi. Tikai viņi neieradās un tad, ko atlikt, es nezinu. Mēs jau atlikām, pagājušajā reizē mēs atlikām. Vienīgi, nu tā, es domāju, cilvēka dzimis audzes ir tajā mūsu novadā, nu es apmēram to cilvēku zinu, kad varētu būt, kad ir naudas grūtības. Formāli tajā laikā, kad kārtoja zemes pirkumu līgumu, viņas vārdā darbojas pilnvars, izsniegts pilnvars, rīkojas tā sieviete, kas it kā ir mutisks vai rakstisks līgums par ēkas pirkšanu. Un tā izteica to vēl pirkt. Nu, loģiski. Loģiski, es nezinu, kas ir, jā, bet man liekas, kad arī tu pa zemes izpirkšanu šī nav maksājis nekāpēc. Ir šī pilnvarotā persona maksājis. Nu, arī būtu labi, un cik es atceros, vēl no Bārts bija tas cilvēks. Arī tā kā tas mūsu novada cilvēks. Bet vai ar šito te lēmu mēs neatgriezeniski nenogriežam to iespēju, ka kāds var izpirkt to zemi? Nu, reāli, Andrija, mēs runājām pēc domas sēdes, ja, ka faktiski, ja viņai nav tā ēkas uzturēšanai vajadzīgs ir 5 hektāri, ja, ka tur varētu būt runa par hektāru, kad ēkas uzturēšanai, ja. Ka viņi saka, man jau to zemi vajag tik, cik apkārt mājām, man nevajag tos 5 hektārus, kas ir varbūt tagad atceļot, jo šobrīd mēs neko nevaram darīt, jo zemes grāmatā īpašniec jau, ja? Ja atnāk atpakaļ pašvaldība, tad pašvaldība dala savu īpašumu un varbūt to hektāru viņai nodod un pārējais, tad paliek pašvaldības īpašums un pārdod. Un tad pašvaldība drīkst pārdot, jā? Tad jau būs pašvaldība, mums būs atpakaļ, jā. Un tad mēs vienojam par savu cenu un
Jā. Tad tā kustība var būt tālāk ar priekšu. Kaut kāda risinājuma, jā, mēs... Tad ir priekšlikums, vai diskutējam vēl, vai liekam balsošanu? Jā, vēl, es prasīt, vai tad šīta pirkuma līguma ietvaros viņai bija tā kā pirkumtiesības uz šito vietu, tāpēc, ka viņa ēks, vai mēs nevaram grozīt to līgumu kaut kādā veidā, tādā veidā, tomēr viņai atstāt to 1 hektāru, to pārējiem paņemt apakaļ. Bet zemes grāmatā ir viss. Tas jau nekas ir darīt grozījums, ja mēs grozām pirkumu līgumu un grozām platību un ir jau tas, ka viņa ir... Tad kā tas būtu atrodas, tas jau ir tā īpašumā, lai mēs tagad varētu viņai nodalīt stāvu, lai mēs varētu rīkot to īpašumu, mums jau vajag tas īpašums atkal mūsējiem, kā pašvaldības. Nē, nesaprātās. Es pārdod tikai 1,4 un tajā pārējā daļā tad atsījās. Jā, tur vajag plāns, kas mums no zemes dienas dalīs. Viņi zemētīgi pateiks, kā mēs domas rīkojas, kā, ja paraksts ir. Jā, īstenībā jau tur arī tā var to jautājumu risināt. Bet principā jau kamēr viņai vispirms uz reāli Pagaidām jau viņš staigā. Bet mēs esam novēlējuši viņai izpirkt, un šim brīžam mēs nevaram ar to īpašumu rīkoties. Ja mēs viņu tagad to atceram, tad mēs paņemam apakaļ, tad var dalīt un tirgot atkal. Es gribēju vienkārši pavaicāt, vai kāds ir domājis par to, kad ir iespējams grozījums pirkuma līgumā, ja viņa ir kā pirmpirkuma tiesīgā persona, viņš vajadzētu būt iespējams, ka viņa jau par to savu hektāru ir samaksājis, vai mēs varam grozīt pirkuma līgumā to platību. Un ja mēs to varam darīt, teorētiski to varētu. Arī laba doma, mēs tagad saprat. Jā, saprat, kā tas būtu, nevis mēs būtu pārdevuši 5,5, bet mums ir tas tehniskais noformējums, lai šādi izdarīt, zemes grāmata prasīs uzreiz plānus, kur ir sadalīts, Bet doma laba, par to naudu, cik viņai iznāk pret to cenu, tad viņai... Mūsu pasūtījumi, tad tur ir jābūt abiem, es vairāk jau izlaidu. Labi, mīļie kolēģi, 2 varianti, ja mēs tagad te uzreiz nevaram atrisināt, tad ir priekšlikums atlikt, jo es to Ināras, šobrīd jāsaka ļoti labi doma sapratu, kaut ko viņa maksājusi ir, un ja par to var viņai iedot, bet tur būs atkal visādi uzmērījumi un sadalīšanas izdevumi, ko mēs šite te vienkārši nespējam noprognozēt. Tā jau. Vislabāk jau būtu to... Bet viņš jau vienreiz ir skatīt, šī ir 2. reize, bez atliekuma. Kaut vai 25 reizes skata, bet, kamēr atrod to normālāko variantu. Ja būtu vienam tam cilvēkam vai tam otram. Vai tad tam... Cilvēkam būtu jāierodās komitejas sēdi jāizstāt, bet viņi ar policiju gan arī jāmeklē rokā. Kur viņi dzīvo tepat? Kaut kur jā. Viņi dzīvo pagastā? Es nezinām, kur viņi dzīvo, arī tā, kas dzīvotāji mājā, arī viņi nezinu, kur reāli. Mēs bijām Vieni nesaka savu. Loģiskāk jau tā būtu, ja viņi kaut ko cilvēks ir iemaksājusi, un tas hektārs ir tas mazākais, ko mēs pēc savu plānojam varam. Un tur jau varētu pēc tā vērtēm iznākt vismaz hektārs, ne par to iemaksāto. Tur jāveic precīzi, jābūt 5 hektārs, nav varbūt nedaudz mazāk, bet jo lietošanas tiesības. Tad principā risinājums ir, bet vajadzētu to cilvēku dabūt rokā. Labi? Mēs varam vienoties, kad atliekam, bet tagad uzreiz tad norunājam izpildu direktoram būs jādabū to cilvēku rokā kaut kādā veidā, ar policiju kaut kā, ne jau tā, ka mēs viņu varētu pa gvaltu atvest, bet, mīgi aicināt. Lai viņš pasaka tā jā vai ne, jo citādāk viņš lielu naudu paspēlē, ja viņam tās naudas nav. Ko? Tad tā darām, jo tā iznāk, ka par to iemaksāto gan drīz jau tas hektārs iznāk, un ja viņi grib no tās mājas tikt vaļā, te viņi kaut kāds naudas būs. Tad varam atlikt. Vajadzētu varbūt atlikt, jo vēl vajag pastrādāt un papētīt, mums var papētīt. Ja viņa dzīvi, tad varbūt var rokā dabūt, viņai jābūt 50 gadu vispār. Labi, tad balsojam par atlikšanu? Paldies. Tā. Es atturos. Pareizi. Tā būtu ir par savu viedokli. Jā, bet cik reizes ar cilvēku skatīt? Piedodies. Bet tu zini, kā ir, kad tēvzeme briesmās ir, tad katrs ir no svērts. Atceries, ko šveiks teikt. Bet viņam netur mūs par cilvēkiem, viņam neierodās un Jā, bet tu zini, ko viņš domā. Viņam pilnīgi savādāk domāšana nekā
Bet, tad jau arī mums jāatdomā savādāk. Mēs jau tikai šodien izdomājām savādāk. Neviens jau nebija iedomājies viņiem piedāvāt to vienu. Tik reizi viņi ir aicināts komitejas sēdi, viņi nobalsots ir vai iespējas. Labi, tas ir nobalsots. Tā. Nu, pa 7. mēs varam tikt par 7. 1 hektārs gūžās. Tur vajag kaut kādu komentāru, ja tur ir viss skaidri uzrakstīts. Vienbalsīgi, paldies. 8. Nevajag nekādu komentāru. Balsojam. Paldies, vienbalsīgi. 9. Tur arī neko nevajag. Nu, ir kādam kādu labu risinājumu vairāk? Nav? Tad kā projektā, paldies. 10. Ko? Otrs dzīvoklis. Otrs dzīvoklis? Labi. Ja, nu māja vai būtu viena dzīvoklis. Jā, un tev tur pircējs arī? Ir. Nu, kolosāli. Tad jau labi, 11. tā. Dzirnaviņš. Tur arī ir izsolīts, jā. Paldies, vienbalsīgi. 12. Kad Dzirnaviņš. Arī izsolīts, jā. Paldies, vienbalsīgi. 13. Atsavināšana. Vecķāvot. Tur vajag komentāru. Tur viss skaidrs, jā. Kas par? Vienbalsīgi. 14. Kārtība, apbalvošana. Sasniegam interešu izglītību, jā. Vajag komentāru. Nevajag, arī skaidrs. Kas par? Vienbalsīgi. 15 interešu sadalījumu. Vajag komentāru? Nevajag. Kas par? Vienbalsīgi. 16 gājienu, cepuri, nolikuma apstiprināt. Vai komentāri? Man viens jautājums. Lūdzu. Es izlasīju to nolikumu, un tur tāda interesanta, es neatceros punktu un to numerāciju, bet tas bija tāds zupas virums. Vai viņš tiešām tas vārds tajā nolikumā ir jāatspūgļojās? Tas bija pašās beigās. Kas gatavoja nolikumu? Es. Nē, es saprotu, tas ir kā valsts kontrolē vai kam var atskaitītos, bet tāpat tur cik porcija liela, kā mēs kontrolēsim, cik ēd. Nē, nu labi, tu uzdod jautājumu, mēģina atbildēt. Labi, nu kā, jautājums var būt, nu. Nu, tas ir iekapējies, jā, un tagad viņš ir noņemts. Jā. Es jau domāju, ja kas mainās ir kotlets, piemēram, tā piemēram. Tas bija jau no nākošā pasākuma. Ko? Vai virums vai kotlets? Nē, virums arī būs, bet... Būs virums. Šoreiz būs virums. Bez virums. Jā, mēs balsojam bez. Labi, vairāk jautājumu nav? Nē. Tad balsojam, kas par? Vienbalsīgi. Tā, mīļie kolēģi. 18. Nekstā īpaši dzīvo. 17. Ko Namsēnieks saka? Namsēniekam ir dzimtenē katru mājā tāds telpas, kas kādreiz bijuši veids mazgātāji, vai tālāk ir bijuši stēļi saudzēts, un ir kaut kas izrādījis interesi, ka varētu tā kā nomāt šīs telpas, tad ar to, kā saka, domāju, rīkot nomas telpu izsoli. Vienīgais tas, ka mēs gājām uz komiteju, tad tika pieņēmts, ka tās telpas nav zemes grāmatām, līdz ar to nav zemes grāmatā, tad nomas termiņš nosakāms līdz 5 gadiem. Bet viņas ir zemes grāmatā, tāpēc būtu lūgums varbūt labot viņu uz 10 gadiem. Tad būtībā var startēt arī uzņēmējiem. Uz tiem lādu atbalstiem, jā. Varam tā kā Ulds izstāstīt? Labi, kas par? Vienbalsts? Komisijā lēma citādāk, es nezinu. Uz 5 gadu tu lēma? Atlikt, kad Tur jau bija klāt, ka te lēmuma projektā tā lieta jau ir atrunāta, tad pie sakojušiem nosacījumiem, viens un tālāk. Kas ir jāievēro, par to bija saruna. Tas tagad šī lēmuma projektā ir iekļauts. Doma pat izdara visu. Nē, bija jautājums, ka tiks precizēts, ka māja viņi noprecizēs līdz domas sēdē, ka būs jautājums to, vai to domu darīs vēl uzņēmums. Es saprotu, juristi ir atraduši risinājumu šādā veidā, lai domē nevajag lieka darbu, kad uzņēmums to dara, kas izriet no funkcijas vietas tā tālāk. Jā, vispār. Ejam tālāk. Tā, tagad ir tas 18, jā? Jā. Dzīvoklis precizēs. Nu, mēs būsim šodien gudrāk kā mērnieki. Nebūs tā balsojums. Paldies. 19. precizēšana. Kas par? Vienbalsīgi. Atteikumu atzīt par tiesīgu palīdzību. Vajag komentāru? Vajag komentāru.
Par to Moda. Tu atmini? Komitejā mēs viņu skatījām, viņa bija ieradusies. Jā. Un viņai nepienākās. Un vairāk, ko es tur komentēju. Ko lūdzu? Nu, ja nepienākās. Cilvēks klāt ir bijis. Klāt bija cilvēks komitejas sēdēm. Mīļie kolēģi, jūs par to tēmu diskutējat? Jā. Es nesapratu, ja stāvoklis cilvēkam diezgan spiedošs, ja iet runa par parādiem sīkāk, lūdzu komentējiet, varbūt tur vienošanās varbūt, teiksim, parādu nomaksas, kāpēc ir Vienošanās par parādu vienalga ir namsaimnieki neievar domu. Kāds tas pamatojas galvenais, detaļās arī? Neatceros vairāk īsti no galva, bet viņi bija šeit, paskaidroju. Bet viņi saprat, piekrita, kad nē un... Labi. Nu, ja cilvēks saprot, tad mēs varam likt uz balsošanu. Es domāju, ka Inga var ļoti labi izstāstīt, jo mēs jau komitejā viņu skatījām un tiešām Inga to situāciju vislabāk zina. Es domāju, Inga izstāst, lai Ines saprot. Vajag, jā. Nu, lūk, jā, Nu kā tā, ne, viņi taču Nu kā tev stāstīt, tad jau nebūtu lēmums. Es biju komitejā, es zinu, bet Ines nezinu. Dzīvo vienistabas dzīvoklī un ir ģimenes pieaugums gaidāms. Faktiski dzīvoklī ir piedeklarētas vairākas personas nekā tur dzīvo. Un viņi vēlās dibistabu dzīvokli, bet viņiem ir parāds, un viņiem no viena dzīvokļa ir aizgājuši, ka viņiem parāds liels, daudz lielāks ir. Un šis ir nākamais, ko viņi vēlās mainīt uz lielāku platību, ar lieliem parādiem. Un reāli viņi dzīvo vēl citā dzīvoklī? Jā, reāli viņi arī dzīvo pie cita cilvēka. Un šo viņi grib blakus, ja gadījumā sastrīdās vai šķirās, lai ir kur palikt. Sirsnīgi, jā. Bet, ja viņš nemaksā, tad nav cerības, ka viņš par to nākošo maksās, vai ne? Nē, viņi jau ir solījusi arī agrākos laikos maksāt. Bet tad es sapratu, kad jūs esat diskutējuši un tur kaut ko runājuši, un viņi to saprot. Priekšsēdētāji, tad mēs uz mazāk, nevis uz lielu. Jā. Nu, tad... Viņi pats saprata, ja? Viņi arī apsolījās maksāt. Viņi solīja maksāt, nekas iemaksāt. Nu, vai samaksāt, tad varēs nevienīgi. Bija komiteja. Labi, vai mēs vēl kāds gribam par to lietu, ko stāstīt? Negribam. Jautājumi ir? Jautājumi nav. Nu, vienīgais šeit varbūt tās tiešām vērst to namsaimnieku uzmanību. To mēs arī komitejā teicām, kad arī tam, teiksim, tam gaidāmā bērnu tēvam ir lielāks dzīvoklis, ja, nu tā viņi mums paskaidroja, un viņam tur ir tie parādi, ja es pareizi atceros, ja tur nav uzrakstīts 5000, bija pār 5000, ja kā, nu, tad tur vajadzētu tomēr paskatīt, reku ir, tad bērnu tēva dzīvokļu parādi, tēva pār 5000, tad vai tur tiešām namsaimnieks nevar skatīties, lai tie cilvēki negrimas tādos parādos kaut ko tur lietas labā darīt, jo es saprotu, ka tas vīrietis tur dzīvo viens tajā dzīvoklī. Šis vīrietis vispār no šajā pusē. Tas, kas ir... Es nezinu, tur man liekas, ka nebija. Tas, kas vismaz ir īstais bērnu tēvs, tas nemaz nav šajā pusē. Nemaz nav šajā. Nu, vai tur nebūtu tomēr sociālam dienestam jāpaskatās, kas ir notiek? Nē, viņi dzīvo ar savu draugu kopā, kur viss ir kārtībā. Citām, es saku, viņi ir izteikusi vienkārši domu, ja gadījumā viņi sastrīdās, vai ja gadījumā nesanāk dzīvot kopā, vai... Bet ja tas draugs negrib strādāt ne pa zīmi, vai tad mēs būsim tie, kas viņu pāraudzinās, nu tad paliek katrs pie savu dzīvokļu, bet par to tiešām, lūgumu tad arī nosūtīt namsaimniekam, tagad pārmācotājiem, tas ir baigais, liels parāds, jā. Tur arī nekad nekas Kas, nu kā tas? Nu, bet 5000 mīļie kolēģi, kā mēs to var stāstīt, kad 5000? Viņš ir sakrājies no iepriekšējiem gadiem, un tagad sākās intensīvi ļoti tiesām likšana ārā. Namsaimnieks ir panākt tādu vienošanās, un viņš to dara. Un ir vesels saraksts, kur viss tas atspoguļojas. Nu, labi. Saraksts ir, bet nauda nav. Varam balsot? Jā. Kas par, kā projektā? Paldies, kolēģi.
Nu, un tagad ir vispārējā kārtībā. Kāds tur ir projekts? Uzņēmums. Ir kāds, kas grib kaut ko komentēt? Jautājumu nav, tad balsojam. Paldies. Vienbalsīgi. 22 atteikti. Tur viņi arī bija ieradusies uz sēdi. Sēdē tika izrunāts jautājums. Dubeņos māte dzīvo, faktiski nedzīvo un dzīvokļu stāv. Bet tagad it kā dzīvo, bet, un ka viņi var mierīgi aiziet. Pie tās mātes iet. Ja viņai vajag ko palikt, tad viņai pie tās mātes? Viņai aiziet no tam. Tur paliek platīgi, precīzi. Bet viņi var nekādas tur lielā maksātāja nav, ne tā viņa? Nav. Bet tieši kāpēc uz kādu pamatu mēs neuzņemam? Ko viņi nevar izpildīt? Nē, tur ir neuzņēma, tur ir aprakstīts, bet kādu punktu viņi neizpild? Kādu arī viņai neiznes? Nesatraucies, bet te gadu vajadzētu? Viņai neviens pants, 96. gads, arī neiznes. 17 gadu, man liekas. Lūk, un to gadus mainīt jūs arī iesūtu nolikumam izmaiņām, neviens neskatās. Es esmu par to, ka gadu dēļ mums ir jādara nolikumā izmaiņas. Tad izmaiņa, tu esi deputāts. Jā, es gan esmu iesūtījis rakstiski priekšlikumus. Ko tas brīdis, ka tu vienu iesūtu, mēs iesūtu? Ka tu viņus noliec atvilkt. Vai jūs gribat diskutēt tagad? Jā. Pārtraukums 5 minūtes, tad mēs varam turpināt, jā. Ko mēs sarunājam, balsojam kā projektā? Jā. Paldies. Tad atsākam un balsojam. Kas par? Pret? Ines? Nē, es neesmu pret. Atturām. Labi, paldies. Tā. 23, jā. Tur viss ir atteikumu atzīm. Komitejā bija uzaicināts ka viņas dēls. Dēls nepiekrīt, kad māte aiziet no šī dzīvokļa. Viņi iedomājas to, ka dēlam paliek šis dzīvoklis, nekādu viņš nevar palikt, un dēls nepiekrīt, un iznes lēmumu, ka nemainīt neko. Nemainīt. Tad ko? Kā projektā, jā? Lūdzu komitejā. Vai ir jautājumi? Nav jau nekādi jautājumi, ja tas dēls nepiekrīt. Viņi bija apdievi. Labi, kā projektā. Paldies, vienbalsīgi. Viņi redzējuši, viņi jau vēlās šo dzīvokli. Labi. 3 bērni. Jā. Kas par? Vienbalsīgi. 25 telpas ir. Ir interesantāks, viņa dzīvo brāļu dzīvokli. Tur ir liels parāds, tagad brālis atgriež no ārzemēm un dzen šo ārā. Un pēc parāda, es neteicu, bija jāmaksā līdzās, Jā. Bet, viņai nav vairs tur dzīvot, un mēs spriedām, un komiteja spried, ka tomēr iedod viņai dzīvokli Dubeņos. Labi. Uz Mijai. Bet viņi ir mieru tur iet? Jā. Kolosāli. Parādītas ir brālis samaksās, jā. Brālis soli samaksās. Pavisam labi. Kas par? Paldies. Līguma pagarināšana. Ko tāds ir? Uz 6 mēneši pagarināt. Labi, kaut ko bišķi maksā? Māršu. Aršvā. Varam tā kā projektā? Jā. Kas par? Vienbalsīgi? Tā. Ko? Jā. Jā, viņam ir pa 6 mēneši mēs garinām. Parādā nav, nekustamā īpašo parāds kā kāds radies. Kolosāli, nav saprāt. Īri nav parāds. Tev viņš ir, cepur nost, jā. Varam tā kā projektā? Paldies, vienbalsīgi. Jānis, labi, jā. Vienbalsīgi. Tā. Kur kalēja? Dubeņos. Kā bija? Dubeņos, jā. Tur ir pagodam, jā? Jā. Kas par? Paldies. Ir? Ir, kad Parunājāt, jā? Var kā projektā, ja bija jautājumi?
Nē, nu, tas dzīvoklis tika piedāvāts visiem tiem cilvēkiem, kas bija medē rindā, viss atteicās. Šis cilvēks, nu, bija meklējis dzīvokli un arī nedzenieks. Jā. Un viņu uzņēmām rindā un piešķiram šo dzīvokli. Ja citi atteicās, tad tā var, jā? Un viņi ir uz mieru. Labi. Kas par? Vien balsī. Jā. Bet tas dzīvot, vai? Kur tev ir dzīvot? Nu, rindā. Tur ir interesanti. Viņš ir izsviests it kā ārā, bet viņš ir invalīds un komitejā mēs skatījām, ka tomēr, nu, ir jāuzņem rindā un tad, ja viņš lūgs, viņš jau dzīvo tajā dzīvoklī visu laiku. Un kad, nu, vienalga mums viņš kā invalīds būs jāieliek tur. Un tajā pašā dzīvoklī. Tagad pirms jāuzņem rindā un tad... Tā vajag. Tur dzīvo visu laiku. Labi, kas par? Pret? Atturā? Nē, es atturēšos, jo man vienkārši kaut kā nesaprotams šitais. Jā, es atturēšos. Tu jau biji komitejā? Es biju. Bet jāsaka godīgi, es arī nav visu nesaprotu. Nu, es pēc savas saprašanas balsoju. Ne, Bet tad tu atturies, jā? Es atturos, jā, jo šeit ir tā situācija, kad ar tiesas spriedumu minētā persona ir izlikta no pašvaldības dzīvokļa, vai ne? Tā tas ir. Jā, mēs tagad uzņemam rindā. Tagad mēs viņu uzņemam rindā, bet viņi faktiski dzīvo tajā dzīvokļā, jā. Jā, bet Ināri, viņš jau baigi slapkais fiziski, vai viņš var mums kaut kur aiziet cilvēku? Tas nozīmē, mēs neizpildām tiesas spriedumu, jā? Nu, labi, tiesas spriedums jau ir pa izlikšanu, un šī jau ir cita lieta. Ja viņš atbilst, mēs viņu uzņemam rindā. Nu, faktiski, jā, bet ja likumi ietvaros, mēs skatāmies, tās ir divas dažādas lietas. Nē, labi, nobalsot, nav jau ko tur. Tā. No cietuma pirmām kārtām dzīvoklis ir parādīts. No ģimenes ir kā vāriņa tiesa, viņš ir šķirts, nedrīkst ierasties dzīvot, un viņš dzīvot vēlās šajā dzīvoklī, un tas ir ar likumu noteikti. Mums jau jāierāda dzīvokli klātīgi. Tad vajag balsot, jā, vajag balsot? Obligāti. Tad tev ir? Nu, jāliek ir uz balsošanu, kas par? Pietiek, paceļam vēl tās rokas, pietiek, lai iet uz priekšu. Ko? Nē, es arī atturēšos šajā. Nav citu izēju. Zinu, kā ir, ka jāsaskait, ja mēs visi atturās, es tevi saprotu, morāli ir tā kā atturēt. Bet, ja tu nenobalsos, tev var neiznākt, un tad būs vēl lielāka brīna. Es atturēšos. Es atturēšos. Viņiem ir, viņiem ir. Jā, un tā balsoja. Es kaut kā nevaru saprotiet, sievieti, kur atnāk uz komitejas sēdi, kur gaida bērniņu, ja, kur viņai, lūk, mēs nevaram uzņemt, jo viņa, lūk, vēl nav 20 gadus nodzīvojas. Nu, ne konkrēti par šo komitejas sēdi, bet vispār kaut kā agrāk tā bija, jā. Jūs tikai domas sēdē, jūs visi runājat, bet es saņēmu 3 iesniegumus par izmaiņām nolikumā. Tad varbūt tā kā uzstājasam pārtraukumu. Un bija arī Mērķis un otra. Pārējie visi tikai domas sēdā runā. Jā. Labi, pietiek, balsējam tālāk. 32. Nu tas... Dzīvokļu mājiņu no 30. līdz 11. Uzņemt rindās. Jā, labi, kas par? Parādās. Nu, vienbalši. Tā, 33. Nu, meiteni bija arī ieradušies un saprat, Tā meitene, kas... tālē. Ko? Nu, varbūt, nu kam meitene, kam tante, nu, tās. Es pārķēries. Nu, meitene ir. Varbūt. 33. bija pārējais. Var tā, jā, balsojam? Vien balsīja. Nu, 34. Es nevaru, man nav veselīgi iestāvi. Piedošana. Nu, tad cieņa pret modri. Ieturam klusumu. Nu, vai komentāru? Nevajag, kas Šeit par? vajag komentāru. Vajag? Koncentrējies modru un Es tur pakomentēju. nekoncentrēju. Izlasiet un tad Es izlasīju. jautājiet. Es izlasīju.
Nu, tad kāds ir jautājums? Jā, neatzīt, vajag paripināt atpakaļ. Jo tik daudz... Es taču visu tos likums nevar no galvas. Bet tu vari jau taču ziņojumu ziņot jautājumu, ja Inga bija, rūli uzrakstīts. Es nesaprotu. Pēc likuma jau ir noteikts, ka jāziņot, vai nepatīk. Ne, nu, ja viss ir skaidrs, Ināra uzrakstīts, nu, vai ir vērts to lietu pārlasīt, nu, ja visiem viss skaidrs, jāziņo būtu. Ka deputāts uzdev jautājumu, vai kāds var atbildēt? Nav jautājumu, tikai jādiskutē. Bet uzrakstīts... Jā, un nav kas ziņo vispirms. Kāpēc jāziņo? Par Tāpēc, ka likumā tas rakstīts. Nu, izlasiet lūdzu. Nē, bet ziņotājiem jāziņo. Nav jāziņo. Ja ir uzrakstīts, ja jautājums nav izskatīts, tad ir jāziņo. Nē, jāziņo jau ir Inga. Ieskaties likumā. Divas teikumus nolast tur no tās tāpēc, ko ziņo. Nav jāceļ. Nu, mēs atkal atgriežamies. Tagad Inga ziņos. Inga bija komitejā, Inga ziņos. Ines uzmanīgi klausās ziņojumu. Pirmais uz arī dzīvoklī dzīvo. Vēlās citu atsevišķu dzīvoklī. Viņai arī gadi nebija. Jā, neiznes gadu dēļ. Viņi nevar uzņemt rindā. Nu, ziņojums ir. Kādi jautājumi? Es tikai varu komentēt, lūk, akadēmikas 4. Komentāri neprasās, prasās jautājums, nu. Nu, tad es nevaru runāt. Nu, īstenībā šeit tā, teiksim tā, lasot to sagatavoto lēmumu projektu, tā tieši nav pateikts, ka minētā persona Medis pagastā dzīvo no tāda un tāda laika. Līdz ar to, jā, neatbilst mūsu noteikumiem. Ja tas būtu tā uzrakstīts, es domāju, ka nebūtu Inesē jautājumu. Es piedalījos komitejas sēdē un dzīvoju kapsēdē, tāpēc es zinu šo te situāciju, ja man nav jautājumu. Bet, lai es pateiktu, ka lēmuma projekts ir tā, ka nevajag jautāt, ja, nu tā tas nav. Bet tas ir atkārtot reiz no reizes. Jā, mēs īstenībā par to visu laiku sakam, ka vajag precīzi uzrakstīt, ka minētā persona, nu, neatbilst noteikumu. Jā, bet tas pilnīgi pietiek ar vienu teikumu. Kad, bet tur jau ir. Nu labi, nu tagad mēs zinām, kas ir jādara, mēs sirsnīgi apņemies nākošreiz tā darīt. Deputāti neizlas lēmumu projektu un grib uzspiest Ekšteinam atcerēties visu no galvas. Tas Lodai, ja tu esi deputāts un komitejas vadītājs. Tu arī deputāts, tad lūdzu iepazīsties un... Es tagad domāju, vai mums vajag atklāt diskusijas par to, cik katrs ir sagatavots tai sēdē, jā? Man ir viens jautājums, nu, meitenēm, ja, kurā vietā Ines, teiksim, var redzēt to, ka no kura laika minētā persona dzīvo Medis pagastā? Bet vai tas ir vienīgais punkts, pēc kur neuzņem rindā? Mums ir daudz punktu. Jā, ir daudz punktu. Tad visus tos punktus... Bet tas būtu viens. Nu, bet es atvainojos, Māja, nu tev deputāts prasa, vai tu vari atbildēt? Nu, nav jau jābūt, nu tu vari atbildēt, nevar, nu es ar visu nezinu. Es gribu vienkārši tā precizēt, kas tad mums ir jāraksta. Tev prasa, vai ir tāda vieta, kur paskatīties, var es tā pareizi saprat. Nu, kuru gadu cilvēks dzīvotāji Medis pagastā? Pamats skolas izziņā. Nu, lūdzu. Nu, ir jautājums, ir atbildi. Vai ir vēl kādi jautājumi? Tas te ir rakstīts, ka pamatskolas izziņā mēs to redzam. Ir redzams, komitejā bija visu dokumentu. Nu, tad... Jā, ka ir iesniegties. Pievienot, jā. Man liekas, ka mēs esam aizgājuši plašākās diskusijās, nekā tas attiecās uz to lēmumu projektu. Vai ar savu diskusiju mēs to projektu uzlabojam, vai mēs varam balsot par tādu, kāds nu mums ir sagatavots. Tur jau lēmuma projektā ir skaidri un gaiši pateikts, ka komiteja iepazinās ar šiem dokumentiem un tiek secināts, ka neatbilst nosacījumiem. Vai tad ir jāuzskaita katrs punkts, tad jau es atvainojos, cik jau mums te tās lapas mēs tur. Nē, nu, jautājums, katram varbūt jautājums. Varbūt jautājums. Jautājums bija, atbildi bija, vairāk jautājumu nav, balsojam, kas par, kā projektā. Paldies. Pret? Viens? Jānis pret vai atturās? Pret. Labi, pret 2. Ejam tālāk. 3-5. Savu viedokli. Tu tagad tāds vienvirzienu vārsts. Jā, nu... Vienā virzienā tikai iet informācija. Tev cik ir reizes kolēģis skaidrojuši, ka tu savu viedokli, ja tev ir pamats mainīt pa stundai. Tad mainīt uz augšu. Jā, labi, mīļie kolēģi, vai mums pietiek, ka tu rakstīto, jā?
Vai vajag komentāru? Pietiek. Mēs varam balsot. Kas par? Pret? Jā. Es arī varu. Paldies, vienbalsīgi. 36. Pietiek ar rakstīto, ja vajag. Pietiek? Varam balsot. Kas par? Vienbalsīgi. 37. Likvidēšana. Vajag kaut kādu komentāru, ja tur viss ir skaidrs no tā rakstītā. Kas par? Vienbalsīgi. 38. Sadalīt. Vajag komentārus vai? Nē, vajag. Kas par? Vienbalsīgi. 39. Nu, tur atdieda vajag. Varam balsot. Kas par? Vienbalsīgi. Tā. Un tagad tie, kas nav komitejā skatīti, ja? Tā, par atļauju iegūt zemi īpašumā. Šita vajadzētu zināt, Andro, zināt. Vajag, ja? Labi. Pēc deputātu lūgumu. Ir saņemts iesniegums, tiek pārdots īpašums, šķērdēt un pircēji nav Latvijas pilsoņi. Līdz ar to pašvaldībai vai jāpieņem. Nu, varbūt. Labi, vai ir izsmeļošs tas komentārs? Tas ir tā patiešām, kad šīs tādas divas personas uzrāda, ka viņi dzīvo tajā Murmanskas apgabalā. Jā, viņiem arī, tas lastas tas pirkuma līgumā rakstīts. Tur arī uzrādīts, jā, viņiem nav ne personas kodi. Viņi ir dzīvojuši, kā tur arī tieši rakstīts, dzīvo Latvijas PSC, dzīves vietas ir Murmanskas apgabalā, viņi nav Latvijas pilsoņi. Nu, tā varbūt. Nu, jā, cilvēki vēl apkārt, tas jau labi. Vienīgi es varu padalīties, ka, te ir tas 1, 2, 3, jā, nevis 1, 2, 2, jā? Tā punktēšana. Ar ko tu, Ināri, gribi dalīties, lūdzu? Kad vai nebūs problēmas to personu sasniegšanā, lai nosūtītu viņam nekustamā īpašuma nodokļu paziņojums un tālniecīgas lietas. Kā mēs to varam novērst pēc tavas saprašanas? Es tikai uzdodu tādu jautājumus, kuras pati sev neroda atbildību. Tad jau mēs arī nezinām. Mēs sūtām uz to adresi, kā ir norādīt pirkuma līgumā. Mēs tam uzrādīt citu, ko nosūtīt vai elektroniski. Man liekas, tas zemi jau ir visvienkāršāk, nekad tur bezstrīdus kārtība. Nu labi, jā, domāsim to labāk. Nē, ja to var domāt par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu, ja tad bezstrīdus kārtība, ja viņi būs Krievijā, tad tur mums nekas nesanāk. Nu, man nav tāda pieredze, bet es atkal domāju, ja tie cilvēki dzimuši Latvijā un tiecās atpakaļ, kad es aicinātu atbalstīt. Jā, viņam ir dzīvoši tā īpaši. Nē, interesanti ir tas, ka viņiem nav tie personas kodi, tad viņi Latvijā nav, vai ne? Nē, nu jā. Viņi ir dzimuši, bet viņi šeit nav. Cīņš kā ir. Vai mēs to pie šī galda atracināsim? Nu labi, jautājums ir. Vai vēl kādam kāds jautājums? Nu, taču nebūtu atbildi. Nu, nav. Ināri, uz to jautājumu nav atbildi. Ziņojums ir. Vai kādam vēl jautājums? Nav. Varam balsot? Kas par? Jā. Jā. Pret. Atturās. Labi, lēmums pieņēma. Labi, nav. Mums vajag to pārtraukt? Nē, es to varu argumentēt tikai ar to, ka, kādi... Bet tu jau nobalsot, Nē, vienkārši zināšanai, kad šie cilvēki nopērk, tad te būtu pilnīgi vienalga, kas, tad vai... Jā, bet Ināri, tad mums ir pārtraukums, jo mēs to esam nobalsot. Mums tā ir pārtraukums, vienkārši divos teikumos izstāstīšu, kāpēc, Tāpēc, ka šeit rodās problēma, ka tās personas vairs nav sasniedzamas, nekustamā īpašuma nodoklis netiek maksāts, un tad ir problēmas, ne tu viņu var atrast, ne tu no viņu var piedzīt. Bet, Ināri, tas pat citiem, jātic taču labajam, ka šitie maksās. Kādu gadījumus var atteikt? Nevar jau. Tāpēc tur jau ir tādi. Es nezinu, tur atturēt. Nu, ir tagad tajā televīzorā gudrs un vēl gudrāk. Ejam tālāk. 42. Nē, mēs jau varam mēģināt. Mēs 41. Varbūt 1 minūti vēl uztaist to
pārtraukumu, ja? Mēs par šito te jautājumu diskutējam arī ar notāriem. Nu, kā mēs varam atteikt? Nē, mēs secinājām, ka muļķīgi. Kad atteikt nevar? Kad atteikt nevar, bet ir muļķīgi, ja? Ir muļķīgi, acīm redzot, kaut kas ir jādara likumi. Mēs jau neesam likumi izdevēji ornāmi. Mēs esam tikai izpildāti. 10 000 parakstu, tautas iniciatīva. Jā, savā 10 000 parakstu. Un būs, jā. Tā mums ir tas pārtraukums un naudas pārtraukums. Vai var nevajag? Man viss tādi. Tev taču neko darīt. Bet man te patīk. Nu, bet tik laba kompānija. Iedomājies sasaukt vēl vienreiz šodien tik laba kompānija. Nu, tad ejam tālāk tajā kompānijā. Vai izsolis? Jā? Jā, Nu, ir jautā. Nav. Par to ir jautā, nu? Vai izsoli? Vai izsoli? Ir, bet mēs atstāsim otrē. Labi, varam balsot. Vajag ziņojumu, tur viss uzrakstīt. Bija objekts nosolījums. Nē, tā nav, tā neviens nav teicis. Nu, tu neiekārst, bet man es saku, man šos sirsnīgāks. Šie likuma panti jāceras no galvu. Tev nē, kur ir divi dāmas, tu prasi, kurā grib. Nu, cik zinās, tik darīs, ja ne paņems. Viņam nesniedz ziņojumu, man ir jāsniedz. Es to visu no galvas nevaru. Nu, bet, kad tev pietrūkst, tas saprašu, un tu paprasi pēc tam. Nu, Ināra pati zina, nu. Pārūtlēt ir jāpārūt. Tas labi, ka piedalās cilvēku. Nu, Ines nebija viņa tev. Un sēdē ir jābūt atnākšiem sagatavotiem. Jā. Es esmu visu izlasījis, to es varu apgalvot. Tā, mēs esam pietiekoši sagatavot, vai mums vajag komentāru? Kāpēc es prasu ziņojumu? Mums ir ieraksts, un šos te ierakstus šad un tad mēdz arī klausīties novada iedzīvotāji. Šad un tad, ja? Un procesam ir jābūt atklātam. Kurā vietā ir problēma, vai mēs ievērot likumu par pašvaldībām, kurā ir noteikts, kad ir jābūt ziņojumam, diskusijām, jautājumiem, balsojumam. Līdz rīkam. Kaut vēl līdz rīkam. Ja šie jautājumi nav skatīti komitejās, tad es domāju, ka es kā deputāts varu lūgt nelielu ziņojumu. Jau, ja tu pati nelāsi, nu tā var būt. Tieši tā. Es gan mēdzu lasīt. Var palūgt. Andri nolasīt. Ziņojumu? Maija tagad lasīt, jā. Nevajag lasīt, vajag īsu ziņojumu. Īsts ziņojums ir tāds, ka... Jā, bet kur ir mērvienība īstam? 15. gada beigās Domas sēdē tika pieņemts lēmums par to, ka pašvaldības objekti ar nosaukumā Lejasmedis pagastā nodot izsolē, jo pašvaldība to ir neizmantoja pašvaldību funkciju veikšanai. Tas bija objekts piena salātu, ja es nemaldos. Ja? Objekta sākuma cena tika noteikti 6233 eiro. Uz izsolu pieteicās, uz izsolu atnāca vēl viens cilvēks, kurš nebija pieteicies atbilstoši izsoles noteikumiem, kuru vajadzēja noraidīt. Līdz ar to vienīgais izsolē piedalījās un objektu nosolīja atbilstoši izsoles noteikumu 29. punktam, paējot vienu soli. Tas nozīmē 6233 eiro plus viens solis 100 eiro par summu. Tātad ir nosolīts 6333 eiro. Un atbilstoši izsoles noteikumiem par objektu viņš var norēķināties 5 gadu laikā, iemaksājot pirmo iemaksu 10% apmērā, ko viņš jau ir izdarījis. Nu jau ir tas īstais. Līdz ar to Lēmums projektāji lūgts apstiprināt izsoles noteikumus. Nu, to jau tad es teiktu. Tagad tev paldies par ziņojumu. Nu, vai ir pietiekoši izsmeļoši ziņojums? Jā, paldies man. Paldies, tā balsojam. Kas par? Tā, 42. Kas var ziņot? Es varu ziņot. Lūdzu. Izstrādāt zemes ierīcības projekts par nepieciešamu dalīšanu. Ir saņemts saskaņojumu no Dzīvnieku aizsardzības inspekcijas, ir arī plurāls saskaņojums, ir bankas atļaušu īpašumu dalīt.
Tabulas apstiprināt zemesrīcības projektu. Nav nekādu vairāk jautājumu. Varam balsot, kas par? Vienbalsīgi. Tā. Andra? Jā, tieši tāpat tās ir izstrādāt zemes ierīcības projekts, īpašums tiek sadalīts divās daļās, tiek izdalīts zemes gabals un mājas un pārējā mājas nemocības zeme. Šajā gadījumā tāds saskaņojumi nav izciešana institūcijā. Projekts ir apstiprināts zemes ierīcības projekta. Labi, paldies. Ir jautājumi ziņotājiem? Nav, kas par? Uzvārds mainījies. Kur to var redzēt? Nesen. Mājas galā šovien pasēž, tad uzzina. Draugos un Facebookā. Nobalsot? Paldies. Nu arī ir izcinājums. Tā. Ķēde ziņojums. Andra? Zemes iestādi iesniegums par nekustamā īpašuma sadalīšanu, lai varētu uzsākt sadalīšanu, ir jāizstrādā zemes ierīcības projekts. Paldies. Ir jautājumi ziņotājiem? Nē. Kas par? Vienbalsīgi. Par publisko apspriešanu. Par zemes nūmu. Šitas jau bija? 45. Publisko apspriešanu. Tur nepareizi cipari notiek kaut kas. Mums ir zemes Ko? Publisko apspriešanu. 45. Nu labi, nu kā katram ir sanumērts, tā jau var būt visādi, zini kā. Par zemes nomu. Zemes kā sprējmats. Man ir publisko. Nē, mēs Tas ir šitai kļūk, šitai izdrukāt lejos iesniegts. Nē, un ir 45 atliņu. Labi, lai nu tur būtu kādiem cipariem, kurš var izstāstīt? Zemes nomu. Ir saņemts iesniegums. Vēlās nomāt zemes gabals. Man ir nepareizi, ja? Ir saņemts iepriekšējās nomnieces aptiekums, par šo te dārziņu. Līdz ar to ir lēmums iznomāt šo te dārziņu. Ko? Tas ir redzēt. Man ir nepareizi. Tagad es apsolu laboties. Varam balsot? Jā. Paldies. Bet nobalsojam pareizi. Nu, un kuram tagad ir pareizie papīri? Tagad 46. ir publiskā apspriešana. Tagad ir publiskā apspriešana. Nu, vajag ziņotāji. Vajag, kurš ziņos? Līdz 5 minūtes. Es jau daļēji ziņoju. Man par būvniecību. Un tur ir tāds aspekts, kā jūs noteikumos par koku ciršanu, kur precīzi nosaukums tagad saprotot. Ir noteikts, ka būvekļauja ir vienlaikus arī būvniecības gadījumā ciršanas atļauja. Tas nozīmē, ka ir jāievēro vispārēji noteikumu kārtība, kas nozīmē, ka ir jārīko apspriešana par to, vai mēs varam paredzēt koku izciršanu. Un tikai tad, pēc šīs apspriešanas rezultātiem un lēmumu pieņemšanas par koku izciršanu var izsniegt būvekļauju. Ir jautājumi? Sapratu konkrēti koki, tas, kas ir ar pilsgrupām, jā? Tuvākā. Jā, tur ir cik es pēc lasīju. Tas, kas saistīts šobrīd tieši ar būvniecību, bet arī darbināšana. Jā, bet tas būs tā kā būvē. Jā. Un teiksim, tā tālāk projekta koncepta, nu, tur tā ir pieņemies, ka kaut kas tāda arī ir, vai nostāk no drupām vai vispār stāties, kaut kas jaunīs puses, vispār ne. Vietā it kā nevajadzētu stāt. Nē, drupu ne, es domāju, nogāzi. Nē, nu vispār tajā teritorijā, kas saucās Pilsgrupas ar bastioniem, no arheoloģijas un pieminekļa aizsardzības viedokļa nevajadzētu neko tur. Tagad jau ir pa daudz to koku.
Un tie tur saknēm posta to, kas tur iespējams apakšā varētu. Labi, jautājums uzdots, jautājums atbildē. Dižlieka arī tajā skaitā? Dižlieka ir tajā skaitā uz apspriešanu, jo tas ir, tur ir virkne gan no pieminekļa aizsardzības, kur uzskata, ka tas arī tur posta visu to pagalma arheoloģisko slāni, savukārt pretrunā ar attiecīgi vidas pārvaldi, kurai ir jāizdod viedoklis par to, tas ir vai nav diškoks un ir vai nav bīstams. Jautājums uzdots, jautājumu atbild. Varam balsot? Jā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 47. Nu tagad ir pareizais cipars. Jā. Nu, kurš ziņo? Jo iepriekšējā domas sēdē bija lēmums pār akcijas sabiedrības grobiņā tiesiskās aizsardzības procesa plāna apstiprināšanu. Viņi iesnieguši jaunu iesniegumu, ar kuru tiek precizētas summas attiecībā arī uz Grobiņas novada domā esošajiem parādiem. Līdz ar to ir no jauna atkal jāstiprina šis te viņu tiesiskās aizsardzības plāns. Labi, mēs esam gatavi? Vēl jautājumi? Es gribu jautāt. Te par tiem parādiem, tā kā te ir rakstīts, tā viņi arī ir, jā? Tieši tā arī ir. Iepriekšējā nebija iekļauts šis gads. Tas, par ko mēs lēmām iepriekšējā sēdē, nebija iekļauts 16. gada nekustamību nodokļu. Tas plāns te nav pievienots, līdz ar to te nevar īsti saprast, kā viņi tajā plānā tur ir rakstījuši. Tur viens maksājums bija līdz 16. mājām, tas ir samaksāt? Vai mēs to varam tajā plānā izmainīt, jo ko mums piedāvā to jālēm, ne? Nu jā, bet jāzina, ko viņi tur piedāvā. Viņi piedāvā 16. māja maksājumu pārlikt uz augustu. Termiņu māju uz augustu. Un arī dzēštās kavēļinājums, kas jau bija iepriekšējais. Jā, jo vai ir garante, ja mēs to viņu lūgumu neievērojam, vai tāpēc maksā? Nemaksā. Ko? Tāpat nemaksā. Nu tāds ir lēmuma projekts, vai nu balsojam, vai nē? Nu, tas viņam tiesā jāsniedz, jā. Nu labi, tas varam uzņēmējs atbalstīt. Nu pa dažiem mēnešiem. Varam? Nu tad balsojam. Vienbalsīgi. Jā, 48. Kādu tur vajag ziņojumu? Nu īsti. Atraktīvas projekts ar Kremis Gabrieliem. Īpašumiem tiek pārkārtotas robežas. Īpašuma kopējās platības netiek mainītas. Labi, ir jautājumi? Balsojam, kas par? 49. Par amatu savienošanu. Vajag komentāri? Nu īsu. Cik īsu? Īsu. Vai īsu? Vārds uzvārds. Kurā? Tātad saņēmums pirmais amata savienošanas iesniegums bija saņēmums no skaidrības bija Slavs kolēģis, kas ir Vāriņties locekle neilgu laiku pie mums ar lūgumu atļauju domai savienot Vāriņties locekles amata psihologu privātu praksi. Un atbilstoši likumam par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, 4. pānta 2. daļa Vāriņties loceklis ir uzskatāms par amatpersonu un atbilstoši 7. pānta 6. daļa 4. punktam. Šai amatpersonai ir atļauts savienot ar savu amatu ar saimniecisko darbību. Ja, bet ja jau ir atļauts, tad kāpēc mums jāprasa atļauja? Bet savienot atļauju. Nu ir garais, jā. Varam balsot? Jā. Kas par garo variantu? Vienbalsts. Līdzīgi ar laivinieci mums ir, jā? Jā. Līdzīgi laiviniecei, viņai ir lūgts atļauj savienot ar valdes locekļu amatu biedrībā, Grobiņas novada uzņēmēju klubs,
ar Gunītas iesniegumu ir tā, ka šajā gadījumā institūcijas atļauja pat nebija nepieciešama, bet Gunīta Laimniecka izpildu direktora vietniece lūdzu šo virzīt uz domas sēdi, par cik šeit, lai būtu jau redzams, ka viņi ir biedrībā Grobiņas novada uzņēmēju klubs, kas ir biedrība pašvaldībā, lai, teiksim, tā nākotnē izvairītos no interešu konflikta, lai kāds neteikt, ka nezinātu, kad viņi savieno šos amatus. Tāpēc lūdzu, tomēr ir uzdarīt arī uz mums. Pēc likuma šeit atļauja nebūtu vajadzīga, bet ir lūgums nobalsot un atļaut deputātu. Bet ja likums to neprasa, tāpēc mums jābalso. Tā ir tā atklātība, uz ko iet interešu konflikta likums, lai visi zina, ko amatpersonas nodarbojās, kādas amatus savieno. Jā, bet arguments likums neprasa, bet mums ir jābalso. Tas ir kā iedzīvotāji, tad vai kā darbinieku lūgums, ja? Jā. Tad apmierinam darbinieku lūgumu. Kas par? Pret? Atturās? Es atturās. Labi? Tā. Lindai Šmilkšai par savienošanu. Tur viņai prasa likums savienot, jā? Jā, likums prasa. Tad balsojam? Man viens jautājums. Precīzi neatceros Lindas Šmilkšai. Viņa, teiksim, šobrīd viņa vairs nav tādas lietas speciālists. Ir un ir, tāpēc jau prasa to savienošanu, jā. Jā, bet tā kā vai tad ir nepareizi kaut kas uzrakstīts, vai es kaut ko nesaprotu. Šeit prasa tā savienot Grobiņas nodokļu, novada nodokļu administrācijas amatpersonas un viņa nav, viņa... Kā tu mēs nerakstam, ka viņa kā zemes speciālists nav amatpersona. Zemes speciālists kā tāds nav amatpersona. Bet kā nodokļu administrācijas amatpersona, viņi ir amatpersona. Viņi mums arī būs slodzītē, jā? Varam balsot? Jā. Kas par? Un ja jau tik sirsnīgi visiem prasa atļaujas par savienošanu, es jau savas dabūjis, vai jūs būtu ar mieru 4 dienas palaist komandējumā uz Minhenu, kur ir būvniecības izstāde. Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien. Mīļie kolēģi, aizvietojot Galeti. Viņš šodien vienkārši pie daktera. Galeti ir jā, tagad pie daktera. Bet viņš ir darbā atpakaļ. Ir. Un es apsolos, tik sapratīšu, tik izstāstīšu. Bet es nevaru balsot. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Kas pret? 1, kas atturās? 2. Paldies. Pietiek. Var braukt. Labi? Līdz ar to, mīļie kolēģi, visi jautājumi, kas šodien bija iesniegti, ir izskatīti, vai varam slēgt domas sēdi?